Es domāju, ka viņas ir ļoti profesionāls. Jā. Tas, ka viņu darbs ir ļoti smags, tādā garīgā ziņā, tas ir nenoliedzami, jā, jo tās visas pa lielām ir problēmas, ar kurām viņām jāsaskarās ikdienā. Tur tas prieka brīdis un tas mirklis nav daudz. Protams, ir gandarījums par paveikto, ja sanāk palīdzēt, un cilvēkiem pēc tam ir apmierinātība un liels paldies par to. Pēc tam pasakāms, jā, bet katrā ziņā es ļoti apbrīnoju šos cilvēkus, kas dara šo smago darbu, un es viņus ļoti augstu novērtēju. Tā ir pirmā lieta, tā profesionalitāte, tā ir iecietība, tas ir cilvēciskums, tā ir sirsnība. Tur jābūt bišķi ar, negluži ar putniem, bet jābūt tai misijas apziņai noteikti. Jā. Es domāju, ka bez variantiem tu neej dēļ naudas, bet tu ej tāpēc, ka tu dedz par to un tici tai lietai. Jā. Sociālā dienesta komanda ir ļoti spēcīga, profesionāla. Cilvēki viens otru tur atbalsta. Ja? Un es esmu daļa no tās komandas, ja? Un es ikdienā jūtu, ja man paliek grūtāk, neoriģinālāka situācija, es varu vērsties, man ir kur vērsties. Neviens cilvēks nepiedzimst ļauns, viņš tāds izveidojās. Un tātad, ja viņš tāds ir izveidojies, tad viņi ir gan tuvinieki, gan ārējā apkārta. Ir kaut kādi faktori, kas viņi tādi ir radījuši, bet pilnīgi visos cilvēkos ir gaismīgi. Tas novēlējums man varētu būt ļoti vienkāršs, lai tā gaisma, kas mums sirdī ir, viņa nekad nenodziest. Lai viņa vienmēr būtu, un mēs ar viņu varētu dalīties arī ar citiem. Es gribu, lai cilvēki, pirmkārt, pensionāri nodrošina sev labu pensiju un ka viņiem nav trūkumcietēji. Tas ir pirmais, un tas ir nodarbinātība ar labi apmaksātām darba vietām. Tas nozīmē, ka viņi nav trūkumcietēji savā darba dzīves laikā un arī pensijā. Tas ir tas galvenais novēlējums. Tas atkarīgs no katra individuāli, kā viņš mācās, kā viņš strādā un tā tālāk, bet vienlaicīgi tas atkarīgs no Latvijas valdības un arī no vietējās varas. Tā kā ir kur censties. Sociālais dienests man asociējās ar rūpēm par cilvēkiem, kam kaut kas trūkst vai ir atbalsts grūtos brīžos. Un es novēlu meitenēm būt emocionāli stiprām dažos brīžos, rast arī prieku un baudu no šī āroda, un darīt cilvēks laimīgs. Tur ir arī 2 puiši. Un viennozīmīgi tas ir super, ja arī puiši ir šādā kolektīvā. Viņi droši vien jūtās ļoti pacelāti no visām meitenēm būt tādā foršā pozīcijā. Tā kā izturīgi puiši. Sociālajiem dienestiem apmēram 35 gadi. Varbūt jūs varat kaut ko novērot? Jūs vienmēr? Mēs varam novēlēt. Mēs varam novēlēt visu to labāko. Lai smaids vienmēr pavada visus. To mēs novēlam.